12 gadus skolā mūs iemācīja visu laiku kaut ko gaidīt. Perfektais brīdis nekad nepienāks. Ik pa laikam sev pieķeru kaut ko gaidot. Ko īsti var piefiksēt tikai, kad paiet jau kāds mēnesis, dažreiz pat 2. Citreiz es gaidu savu iekšējo atļauju, jā, es varu darīt tā, kā es gribu. Vai tieši pretēji ir laiks pārtraukt konkrētas sadarbības vai konkrētas lietas. Kāpēc mēs visu laiku gaidām? Man viena atbilde ir tajā, kā mēs esam skoloti. 12 gadus skolā mūs iemācīja visu laiku kaut ko gaidīt. Tu tikai steidzies uz skolu, lai būtu laicīgi tur. Tā pašā laikā, kad tu tur esi, tad tu gaidi. Tad tu gaidi zvanu, tad tu gaidi skolotāju, tad tu gaidi citus klases biedrus. Tad, kad beidzas 1 stunda, tu ej uz nākošo un gaidi to. Līdz ar to mēs gaidām, ka beigsies skola. Un tādā veidā mēs esam apgūši ļoti daudz gaidīšanas mākslu kā tādu. Un ar šo grūti man gāja Ventspils augstskolā strādājot ar studentiem, jo arī no viņiem izstaroja šī gaidīšana. Bet tas nav tikai tajos studentos, tas ir visur. Tā ir īsta epidēmija kopumā psiholoģijā un mūsu sabiedrībā. Mums patīk gaidīt. Ne tāpēc, ka mēs to izvēlamies, mēs vienkārši nemaz nepamanam, ka tas kā tāds fona troksnis darbojas mūsu dzīvē. Un mēs gaidām, bet gaidām ko? Un pārsvarā mēs gaidām atļauju, mēs gaidām to zvanu, mēs gaidām kādu zīmi vai šādu video, kur ārsts pasaka, padomā, varbūt tev vairs nav jāgaida un tu vari sākt ķerties klāt tam, ko tu īstenībā gribēji realizēt. Sāc ar to, kas tev ir, un labāk rīka parādīsies pa ceļam. Pamēģini, un tu pārsteigsi sevi. Jo es esmu daudz gaidījis, un tikai tad, kad es piefiksēju sev, kad es atkal kaut ko gaidu, es to nogriežu, nē. Es pamēģināšu atkal iekustināt visas tās lietas, kuras es varu darīt, un tad jau es redzēšu, vai bija vai nebija jāgaida. Jo citreiz labāk ir pieļaut kļūdu, nekā censties izdarīt kaut ko perfekti, gaidot kaut kādu atļauju no mistiskā kaut kā.